Šeit ir 5 minūšu īsā rīta rosma, ko jūs varat pildīt jebkurā dienas laikā, jo šīs ir ļoti mierīgas nodarbības, mierīgas kustības, kas vienmēr ir pielāgotas jūsu elpošanai. Iekārtojamies sākuma stāvoklī, pēdas plecu platumā, nedaudz kājas saliekts. Mēs sāksim ar elpošanu, lai sevi pamodinātu. Ielpa pastiepties augšā un izelpa atbrīvot. Vēlreiz ielpa un izelpa. Vēl 2, pagarināties un atbrīvot. Vēl viena ielpa caur degunu un izelpā atbrīvojam pleci, lāpstiņas, kā vienmēr sākam ar atvēršanu. Vaļā, pirksti vaļā, dēlnes pagrieztas pret mani un sajūtiet, ka ir kustība, jā, lāpstiņās, kustinam arī lāpstiņas. Ne tikai rokas mēs jūtam, bet arī plaka mugure iesaistās darbā. Vēl. Ielpa, izelpa. Vēl 2. Vēl 1. Un mēs atbrīvojam rokas. Rokas būs saliekts, un mēs virzīsim rokas šādā kustībā. Viena ir augšā, otra ir lejā, un tad mēs mainīsim šo. Tas pusloks no vienas uz otru, viena lejā, otra augšā. Tad rokas atstājiet nedaudz saliekts, līdz galam netaisnojam. Izelpa, ielpa, elpojiet brīvi, galvenais neaizturam elpu. Vēl. Kreisā augšā, labā augšā, rokas visu laiku mainās. 4, 3, vēl 2, un vēl 1, rokas, lieliski rokas mēs atbrīvosim. Tagad kreisā kāja taisa soli krustām atpakaļ un uz sāniem pa labi. Krustām aiz labās un uz sāniem. Ja? Te mēs svaru nepārnesam, vienkārši liekam pēdu un sānis prom. Hop, hop, gurns, krustām, atpakaļ, sānis, atpakaļ kāja un sānis. Šeit es izgrūžu gurnu un ķermenis noliekt uz pretējo pusi. Krustām un sānis vēl. Uztaisam tikai ar kreiso kāju vēl 4 reizes. Atpakaļ kustība ir neliela. 3, pagrūst gurnu uz sāniem. 2, iedomājieties, ka jūs esat kā starp 2 sienām šeit. Vēl 1. Esam uzmanīgi nākamreiz. Kreisā kāja sānis, kreisā roka no augšas, un šeit mēs mainām. Hop, rokas samainījām. Jā, mēs savienojam tagad rokas ar kājām, savienot. Noliekties, rokas pilnā amplitūdā. Noliekties un pilnā amplitūdā. Ja ir ērti, tad šī ir izelpa. Ja nav, elpojiet dabiski, brīvi, galvenais neaizturam elpu. 4 reizes. Vēl. 3 pēdējās. Jā, 2. Un būs vēl 1 reize, kā starp 2 sienām. Un paliekam centrā. Lieliski, tikai tagad labā kāja. Gurns un krustām lieku. Uz sāniem un atpakaļ aiz. Šī kāja kreisā ir pēda taisni nolikta. Ja? Kustība ir neliela. Pievērsiet uzmanību, ka es netaisu lielus platus soļus. Kustība ir neliela. Šeit ir svarīgāk pagrūst gurnu uz sāniem un ķermeni nedaudz noliekt uz pretējo pusi. Izelpa, ielpa, izelpa, ielpa, tikai kājas. Tiekam galā ar kājām. 4, 3, vēl 2, vēl 1. Un nākamreiz mēs pieliksim rokas. Labā kāja sāns, labā roka augšā apsats. Un šeit mainās izelpa un ielpa. Vizualizējiet, ka jūs esat starp 2 sienām un jums it kā nav iespējas kustēties nekur citur. Jā, kā tikai šajā kustību plaknē, gan ar kājām, gan ar rokām. Vēl pagrūst un atgriezties. Izelpa, ielpa vēl 4. 3 pēdējās. Jā. 2. Nu, un vēl 1 reize. Izelpa, ielpa un centrs. Lieliski. Nu, nedaudz mugurkaula mobilitāte citā plaknē. Sakrustosim pirkstus sev pie krūškurja. Un tagad noapaļot visu muguru, stumjam rokas uz priekšu, lāpstiņas atpakaļ, kājas saliektas, astes kalas zem sejas. Arī galva paslēpjās lejā. Sajūtiet, ka jūsu mugurkauls ir kā C-burts.
Stiepties augšā, iztaisnoties līdz galam un atbrīvot. Un vēlreiz sev klāt, C-burts, kājas saliek, astes kals zem sevis, naba iekšā, pleci lejā, rokas stumt uz priekšu, lāpstiņas muguru stumt atpakaļ, ielpa augšā, stiepties un visu atbrīvot. Lieliski dziļa ielpa, pagarinamies gar mierīgi zelpa. Vēlreiz dziļa ielpa un gara, mierīga izelpa. Un atbrīvo. Lai jums noteikti ir uz veselību.